Так, ребята, всем привет. Смотрите, я сейчас нахожусь на встрече президента со своим народом, и мне хотелось бы показать, как это выглядит. То есть президент приехал к людям для того, чтобы в местном самоуправлении поговорить про конкретные проблемы и просто каким образом все это происходит. То есть сейчас идет встреча с президентом. Как можно видеть, каждый желающий может туда попасть. И это не встреча каких-то там людей, которые друг друга там, скажем так, знают, там, уважают, а здесь человек пришел на то, чтобы ответить на острые вопросы. То есть весь интерес в том, что люди сейчас пришли высказать свое негативное мнение к ситуации. И вот заметьте, насколько культура в Латвии высока, что говорит президент. Во-первых, он приехал сюда практически без охраны. То есть президент приехал без охраны, вы сейчас это увидите, какая-то охрана там, конечно, есть, но толпа, народ, который собрался, он, в принципе, собрался возмущаться и рассказывать какие-то свои мнения, которые острые. И назовите мне еще одну такую страну, где президент сам едет к народу, и народ с ним вот так остро дискуссирует. Сейчас мне хотелось бы это видео снять, наверное, не для тех, кто живет в Латвии, а для тех, кто живет за пределами Латвии. Смотрите, как происходят острые дебаты на очень больные темы. Президент приезжает сам, без охраны, заходит сюда. Я уверен, что после того, когда все закончится, с ним можно будет сфотографироваться, побеседовать лично, пожать руку или там еще что-то и так далее. Вот обратите внимание, как происходит острая дискуссия в Латвии. То есть я сейчас сам вышел из зала и говорю в полголоса. Man gandrīz vai jāpāradresē atpakaļ tas jautājums, ar ko jūs man ieteikt? Ieteikumu nav un nevar būt, bet mēs katru dienu kaut ko apgūstam jaunu un interesantu. Un ticiet man, nekad nav par vēlu kaut ko uzzināt, iemācīties, apgūt, pilnveidot un doties tālāk. Es ar šo tad domāju, ko tad es darīšu, kad man būs ļoti daudz brīva laika. Tā es sāku saprast no jums. Bet viena lieta, par ko es vienmēr sapņoju, ka es varētu beidzot tā kārtīgi paceļot nevis tajos oficiālajos braucējumos, ka tu parasti redzi. Tā kā tas noteikti būtu viena lieta, ko es mēģinātu plaši darīt. Īstenībā man jau šis darbs ļoti patīk tādā ziņā, ka mums jau ir iespēja ļoti plaši iepazīties ar Latviju un dažādiem novadiem, un es esmu gatavs sadarīt tieši šeit, Rokažu novadā, Storpiņos. Nevarat iedomāties, kas darās vienā otrā jūsu kaimiņu novadā un otrādi. Man ir katru reizi kāds atklājums. Šodien man bija, patiesībā ļoti godīgi sakot, tas atklājums, tas, ka šeit ir viena no tādām lielākajām, faktiski zivju, audzētām zivju rūpnīcām, ko es nevaru iedomāties. Esmu aizbraucis, piemēram, uz Līvāniem un atklājis, ka tur ir pasaules līmeņa optisko šķiedru ražotne, kas apgādā lielākās medicīnas iestādes ar ļoti specifiskiem, ļoti smalkiem, ļoti vajadzīgiem katetriem, dažādām operācijām. Izrādās, ka mēs to darām faktiski lielākajai daļai pasaules. Ja es sāktu saukt kādu, man tur teica, attiecīgi rūpnīcas darbiniekiem vidēja auga, tepat deputāti sāk domāt, vai nav laiks doties no Saeimas uz rūpnīcu. Tādas lietas. Ja mēs skatāmies no plānotās Rokažu novadā 1 kilometru, ja mēs skatāmies Salaspils novadā, tad nedaudz vairāk kilometru. Mans jautājums ir tāds, mēs visi ļoti labi saprotam, ka atkritumi tas ir bizness, bet kāpēc biznesam ir jābūt augstākam par cilvēku vērtību, par cilvēku esamību, par mūsu bērnu vērtībām, par jau minētajām mūsu bērnu veselību, drošību. Un manā skatījumā Latvija nav nemaz tik ļoti blīvi apdzīvota, lai mēs varētu šo atkritumu problēmu risināt savādāk. Mēs varam, ja mēs gribam,
tad mēs varam. Jautājums ir, vai mēs gribam? Daudz runājuši, es ņemu tajā kontekstā, kur mēs jau sākām šo sarunu. Un es domāju, ka mēs apjautāsimies tiešām ne tikai valsts iestādēm, bet arī ekspertiem, kā tad tur īsti ir. Jā, un man ir arī otrs jautājums. Jūs droši vien braucāt pa ceļu, devāties pa ceļu gari Ulbruku vai cauri Ulbruku, bet mans ieteikums būtu šodien vakarā, tagad braucot, izbraukt pa mazliet citu ceļu. Gara cūku fermu, tālāk, kas aiziet tālāk pa garo, piemēram, ielu, pa betona ielu un paskatīties šo ceļu kvalitāti. Es tur braucu ikdienā katru dienu, katru rītu, katru vakaru, vedot savu bērnu uz Ulbrukas bērnu dārzu un pakratīties pa viņu un sajust viņu. Līdz kaulam. Jūs man galīgi ne ar ko nepārsteigsiet. Es esmu tik daudz pa Latviju braukājis un pa tik briesmīgiem ceļiem. Ne tikai šeit, bet es esmu braucis ļoti daudz. Es arī. Es domāju, ka tas jautājums gan par ceļiem, gan par ielām, protams, viņš ir diezgan sarežģīts. Bet tā bija tā iela, par ko mēs runājām, kad tas bija Drēliņa, ja? Par Ulbrukas fermu ir renovēta iela, Daugavpils iela ar gājēju ceļu, un tālāk tā saucamā jūsu betona iela ir valsts ceļš, Latvijas valsts ceļu pārziņā. Garajai ielai tātad tiks šajā gadā būvēts gājēju ceļiņš, tur aizkavējās uz to, ka privātie nesaskaņoja diezgan ilgā procesā. Šobrīd projekts ir saskaņots, finansējums ir, un garās ielas gājēju ceļiņš tiks izbūvēts. Ar valsts ceļiem mēs, protams, strādājam arī par gan savu ceļu uzturēšanu, gan valsts ceļu uzturēšanu, bet, protams, ir jāsaprot, ka arī valsts ceļu uzturēšanai ir tieši tās pašas tehnoloģijas, ja ilgi līst ar grēderi īsti nav jēga braukt, un tas ir tas. Tas nebija tas ceļš. Nē, tas nebija, tas bija robeža. Mēs esam izbraukuši arī jau šodien vienu otru nepārāk ceļu. Jā, un